1939. gada 23. augustā Vācija paraksta Molotova-Ribbentropa paktu, atdodot Baltijas valstis Padomju Savienībai. Polija tiek iznīcināta jau septembrī, Baltijai vēl tiek dots laiks. Taču oktobrī sarkanās armijas daļas izvietojas Ventspilī un Liepājā. 1940. gada 17. jūnijā Latviju okupē Padomju Savienība. Uzsverot, ka tas ir tikai un vienīgi Latvijas tautas interesēs. 1941. gada pavasarī Maskavā tika parakstīta Serova pavēle, kuras sadalīja Latvijas iedzīvotājus padomju pilsoņos un sociāli svešos elementos. Burapīno, kur mēs esam nokļuvuši? Mēs esam nokļuvuši vislaimīgāko bērnu zemē. Tad, kad ienāca Krievi jau 40. gada ziemā, paps teica, brauksim projām. Mēs, nu ko mēs bērni? Bērni mēs taču nesapratām, kur vecāki, tur mēs. Viņi saka, pieminiet manus vārdus. Pienāks tā diena, kad paņems un izvedīs 1040 no Latvijas, izkaisīs pa visu Sibīriju, kā gaiļas pakaļ nenociedās. Tēvs bija saņēmis uz zīdpapīra, esam redzot, tā, lai pēc iespējas uz mašīnu rakstu var izsist ļoti daudziem eksemplāriem cauri tādu zīdpapīru sloksnīti. Viņš to rādīja mātiem, es pēc tam uz rakstam kaut ko izlasīju pats, vai ne? Kad vārds, ko jums jāpiedalās 1. maija, laikam tad bija 1. maija demonstrācijā, un jānes tādu un tādu plakātu, jāierodās tur un tur, un ja jūs tur neieradīsties, tad pret jums tiks vērsta visas tautas taisnīgās dusmas. Sapratāt šitās teikums. Un tāpēc arī es nākošā dienā redzēju, ka tēvs gāja un nesa kaut kādu tur plakātu un tā tālāk, acīm redzot, viņš baidās pa mums, pa ģimeni, viņš attieksies. Bet tās saucamās brīvprātīgās demonstrācijas tika veidotas šādā veidā. Cilvēki jau pazud viens pēc otra. Es atceros, ka mēs jau ar tēvu aizbraucām uz tādu vasarnīcu bija 3 kilometri. Un tur jau bija, zināmā mērā, laikam viens, kas ar tāds spiegs pielīdz klāt, kas sekoja katram tēvs solim, kur viņš atrodas. Tas pat tāds patāls kaimiņš, viņš atnāca, kā aizjāja mežumā, skatījās, kur mēs esam, un mēs aizbraucam atpakaļ mājās un tā tālāk. Acīm redzot, tāda novērošana tēvam jau bija pirms tam mazliet. Pirms mūsu izsūtīšanas, kā man vēlāk stāstīja cilvēki, ir teikuši manam tēvam, beidz, tu esi pirmais sarakstā. Bet laikam tas ir tāds lepnums iekšā. Viņš esot teicis, kad nē, lai viens nāk un pasaka, ko es esmu viņam sliktu izdarījis, un lai mani tiesā. Es neesmu noziedznieks, man nav kur bēgt. Bēgt? Ko bēgt? Ko es runāju? Kāda bēgšana? Ko bēgt? Tāda valsts ir bēgt? Nošaus tur. Labāk nebūs. Bet sakiet, jūs jau apzinājāties, kas tā pa valsti ir Padomju Savienība? Oi, mēs tūlīt visu saprotam, kad viņi ienāca. Mēs taču bija izglītoti cilvēki. Jau pēdējais bija, ko paps teica, jau brauksim ar laivu, celsimies pāri uz Zviedriju, nebūs labi. Nu, mēs šaubām tā, mēs neaizbraucām, palikām. Ну и вот отца вызвали тогда еще накануне в Ригу. И он вернулся, когда, ну сейчас можно говорить, он матери сказал, многие мужчины исчезли, а я поехал домой. Она говорит, а что ж ты тогда? Ну, в лес ушли, так я поняла. Он говорит, тогда дети пострадают и ты. Лучше пусть я отвечу за все, если я виновен в чем-то. А было у него что-то, за что отвечать? Ну, по рассказам мамы. Нет, нет. Может, он был айсергом? Айсергом был, да. Айсергом был. Tad, kad bija
Ulmanim 34. gada 15. maijā valsts apvērsums. Viņš ir uzticējies 6 cilvēkiem. Un viens no tiem ir kapteiņa leitnants adjutants Kalniņš, aizsargs. Tas ir mans tēvs. Tēvs bija inženieris ķīmiķis, fabriks, tagadējais Dzintars ķīmiskās fabrikas īpašnieks, un pats viņš radīja no nulles. Tēvs bija piedalījies Latvijas atbrīvošanas kustībās, viņam bija ordeņviši, 3 zvaigžņi un vēl kā tur. Mans tēvs bija Rīgā advokāts un arī sabiedrisks darbinieks. Bijis pirmais Rīgas pilsētas galva no 1920. līdz 21. gadam. Es domāju, ka mans tēvs arī bija izcils cilvēks. 30. gados viņš šeit ieviesa Dānijas brūno ganāmpulku. Tas ir tēva nopelns. Viņam jau tā laikā bija smagā mašīna un ļoti labi nostādīta saimniecība bija. Tēvs bija franču liceja skolotājs, dabas zinību un geogrāfijas skolotājs. Tēvs bija ģenerāla konzuls Holandē, dzīvojis pie vecās mātes, un 41. gadā man izsūtīja vienu pašu uz Sibīriju. Mamma pārnāca 13. jūnijā vakarā no 2. mājas no darba un teica, ka laikam taisās braukt prom. Bolševiki taisās beigt projām. Ļoti daudz mašīnas ir sakoncentrētas dažādos laukumos. Bet tā tas nebija. Es te naktī sapni nosapņoju, kad iebrauc sētā liels kuģis. Mūsu sētā no vārtiem iet gara aleja, liepu jaunas tāds liepas ļoti skaists kuģis iebrauca. Mēs visi izgājām ārā, sasēdāmies un izbraucām ārā. Pa sētu to kuģi, vai ne, vairāk neko neatceros, un es to sapnu vēl izstāstīju no rīta, vai ne? Un burtiski, kā saka, nepagāja tak pusstunda, gandrīz varbūt pagāja, jā, un mēs izbraucām arī ārā īstenībā, bet tikai ne ar kuģi, bet ar mašīnu. Tas bija naktī, kaut kur uz rīta pusi. Klavieni pie loga, Marskot. Māte, tēvs stāvēja istabas stūrī, viņam stāvēja 2 sargi blakus ar šauteniem. Viņš vispār neko tur nedrīkstēja darīt. Nu, mātei teica, ka viņai tur jāsakravājās tā ļoti steidzīgā laikā. Un, piemēram, bērniem pateica, ka jāsaģēbās un, ja grib kaut ko līdz ņemt, tas ir jāuzrāda. Man bija tāds vecā tēva uzdāvināts pa piemiņu sudraba pulkstenis. Tāda veclaika vāciņa, tāda atslēdziņa, tas man bija dārgums, relikvija un tā tālāk. Un es savā muļķa prātiņā, bērnu prātiņā 12 gadu vecumā, ja ir godīgi pie sarkarēja un pasaka, es šito drīkst ņemt līdzi. Viņš paņem to pulksteni, izrauj man no rokas, iebāž savā kabatām, pagrož man projām. Nu, vārdskot, es redzēju, ka vairāk tā darīja. Tātad vārdskot, tas izsūtīšana, ka tā jau bija reizies, gāja paralēlā laupīšana turpat uz vietas, tādīs pašās vietās. Vecā mamma ķēra trieku, bet vieglā formā viņai kreisā mutes kaktiņš nosliecās uz vienu pusi. Un viņi tikai šļupstēja laupītāju, laupītāju, laupītāju. Un Dievs, kāpēc pateica, nu, lai šitā vecena, lai nebrauc, lai viņi paliek tepat. Es vēl tā iedomājos palūgt, lai man atstāja pie vecās mammas, ka vecā mamma tagad slima. Bet domāju, nu nē, es aizbraukšu kopā ar mammu, un tad pēc tam es atbraukšu pie vecās mammas un apskatīšos, kā viņa jūtās. Kaut ko tādu, ka mūs izsūtīs uz Sibīriju, kaut ko tādu mēs pat sapņos nebijām redzējuši. Man tas pirmais bija tas, kad guļamistabā ienāca viens ar šautēm un teica, lai es ceļoties augšā. Es nezinu, es uzreiz cēlos, ja es tur runāju pretī, es vairs neatceros. Nu, tad ienāca mamma un teica, ka bērniņi jāceļās augšā ir, mums jābrauc ir prom. Nu, mamma kā visu mūžu pieradusi, kad ir ģimenes galva, kā bez tēva var braukt. Un tad iestāstīja smalki, kur ir ceļš uz ķemeriem un kā viņu atrast. Un tur viņa aizbrauc bez tēva pakaļ, atrad viņu. Nu, un tad, kad tēvs atbrauca, tas jau enerģiskāk sāk rīkoties. Tur viss pakoja mantas, jo mēs ar mammas, mēs tikai raudājam. Pie durvīm kaut kas laikam zvanīja, es redzēju, ka tēvs izgāja ārā, un pēc tam mamma arī, un viņa
ieskrēja mūsu istabā, nometās ceļos starp mūsu māmu gultiņām un lūdzu Dievu. Viņš saka, bērni, lūdziet Dievu, mūsu tētiņu, mūsu papu ved projām. Tad es no gultas izskrēju ārā, to es ļoti labi atceros. Ieskrēju lielā istabā, kur viņš sēdēja, visa istaba bija pilna ar kareiviem un tādiem krievu zaudētiem. Viņš sēdēja uz krēslu, un es viņam tūlīt ieskrēju klēpī, ielecu un piekļāvos, un viņš bija nosvīdis augstiem sviedriem tāds, bet mierīgs. Viņš saka, Zvirbulīt, neuztraucies, mēs brauksim visi kopā. Jo viņam bija pateikts, ka visi ģimeni brauks kopā. Pie durvīm pieklāvēja, ienāca kādi 5 vai 6 iekšā. Cilvēki prasīja tūlīt kaut kāds dokumentu mapu vai ne. Viens runāja, kas latviski vai ne, kad tāda un tāda lieta, kad izsūtījums paredzēts uz 20 gadiem, izsūtījums, kur māte ir. Teica, māte slimnīcā vai ne, un darbā viņa ir. Aizbrauc pakaļ viņai. Un cik māsa pēc tam, kad atbrauc stāstīja, kad bijis operācija, uz radiņš vienkārši pasūtīs tālāk visas. Un tā viņi pie manis atgriezās un man paņēma. Pa priekšu jau bija atpakšā pirmā dzīvoklī tāds virsnieks Zālīts dzīvojas. Tas virsnieks pretojās. Viņš pretojās, viņam bija ierocis, kā jau virsniekam vai ne, un kā nāca tie iekšā tie miliči, kā vedešņiki, un viņš vienkārši šāva. Viņš laikam vienu nošāva, jeb 2, un tad viņš gribēja nošaut arī sievu un meitu un sevi, visi, jā, jo viņš jau zināja, kas būs. Un sievu viņš ievainoja, meitu nepaspēja, un viņš pats nošāvās. Viņš negribēja doties dzīves, vai ne? Tad to sievu ievainotā aizved laikam uz slimnīcu, to nepaņēma, bet to meitu paņēma aizved, to 16-gadīgo vienu. Tie nebija zaldāti, tie bija kaut kādi, drīzāk kaut kādi strādnieku vārdi, pa latvisku viņi nerunāja neviens, jā. Un es tad tagad pēc tiem uzvārdiem skatos, visi krievu uzvārdi ir. Tas, kas pakaļskraidījumā viņiem skatījās uz rokām, tas runāja latviski. Gavars uzvārds viņam liekas. Bet tie pārējie sēdēja, un kad es reaģēju tā, ka pateica mammiņa man, ka jābrauc, ka vedīs projām, es sāku kliegt. Un tad man viens no tiem veciem vīriem teica, ne plač, dievčiku, to es sapratu. Es baltāts paskatījos uz viņu, kā lai nerauz. Tas varbūt tāda likteņa ironija, bet ir saglabājušies arī uzvārdu šajā vienā no šīm trojkām, kur bija pārstāvēji gan LKPB, tas ir komunistisko partiju, vai ne, un arī komjona. Un droši vien jau, ka šādas, jāsaka, nāves eņģeļu trojkas bija tūkstošiem, bet es tos vārdus atceros pēc kratīšanas un aresta. Tieši, kas pie mums bija, tur bija tāds Henriks Vilks, Moisejs Donda un Jakovs Raikins. Mūs ved ārā vietējie, kas tur bija atnākuši mūs vest projām, tie bija latviešu cilvēki tur arī, ka viņi slēpa un neteica, kur mūs vedīs. Teica, ka it kā uz cietumu tepat Rīgā. Un cilvēki nezināja, ko ņemt līdzi. Esot bijis nokaut, tas ir nožavēts cūka bijis, un domājuši, nav vērts neko līdzi ēdamo ņemt, ka tepat jau vedīs, un tāpat kā neko nepaņēma līdzi. Esot mašīnā, atcerēšies, ka pienu vajag bērniem. Aizlieguši aizskat pēc pienu vēl uz pagrabu pakaļ. Mums bija aitas turēja, un es atceros, nāca šūt kažoks skroderi uz mājām. Kažoki bija aitādi sašūti, un viss, kas bija, un segas bija austas, un viss. Un viss tas tika noņemts. Mammiņa tā raudēja Sibrijai, viņa teica, kaut viens kažoks būtu bijis līdzi, nebūtu jānosalst viņai.
visus aizveda uz stāciju Žiguri stacija, tur ir pie Liepnes. Bez sarakstā nebijam. Bet mammai kaut kā no visa tā pārdzīvojama, viņa nevarēja paiet. Kājas, tā kaut kā nestrādāja, ja? Un viņa tur sēdēja uz tā kalniņa, un ko darīt? Nu, pateica, nu, ko jūs darīsiet? Nu, labi, braucat. Viņam vajadzēja tur kādu skaitu, laikam. Mēs jau varējām aizskriet. Mēs varējām aizskriet, un vajadzēja aizskriet. Bet, nu, es nezinu, kāpēc manī vecpušķinā izdarīja. Nu, paps varēja to mammu paņemt uz rokām un aiznest kaut kā. Nu, tā kā tēvs nebija, paņēma mātes mammu līdzi, lai skaidrs būtu. Tas pats 4 bija vajadzīgi, 4 ar, ko saka, tika aizvesti. Šķirotārs sacīja, es atceros. Nu, viens no grupas cilvēkiem teica, un tagad pieiet pie galdiņa. Un jūsu tēva tam jāiet ir tāļāk uz vagonu, jo vīrieši būs atsevišķi līdz Daugavpilī. Jo, nu, karantīna esot. Es toreiz nesapratu, ko nozīmē tas vārds karantīna. Bet Daugavpilī jūs varat neņemt mantas līdz, lai vīrs paņem kaut ko smagāku. Un tā mēs pat neatvadījāmies no tēva. Toņkalna stacijā tēvam lika aiziet uz citu ešalonu. Toreiz, protams, mēs nenojautām, kad mēs redzējām tēvu pēdējo reizi. Ielādāja mūs, pareizi ielādāja, da, pagruzili lopu vagonā. Es nevarēju tur iekāpt iekšā, maziņš bija. Zaldāts man za šivarat kapali, pa Latvijas pateikt. Aiz apkaklis. Aiz apkaklis. Paņēma aiz apkakli un aiz kāju un iemeta kaklucīti vagonā tajā. Un vēl vienu puisi tā iemeta iekšā. Es atceros, ka tas bija vagons 75. Tātad jūs varat iedomāties, cik daudz bija to vagonu tajā. Bija divās rindās, nāras, tātad apakšējās un augšējās. Un augšējās bija arī 2 lodziņi, abi bija restoti, bet nu, tomēr caur tām restiem varēja redzēt, kad mūs apsargā vēl novietoti ložmetēji pa kādiem 20-30 metriem. Ložmetējs stobri bija tieši vērsti uz ešalonu. Man tā grūti pat teikt, jo man liekas, no bērns es to dikti nepārdzīvo. Viņam liekas, tas viss ir interesanti. Nu, zini, ir jau skaidrs, ka tas uz postu, bet liekas, ka interesanti tas viss ir. Visu nakti staigāja gar vagoniem un izsauca dažādus uzvārdus, lai uzzinātu, kur kas atrodas, jo viņiem pašiem tā buhaltērija bija sajukusi. Un mēs muļķi ar atbildējām. Tagad mēs būtu bijuši daudz gudrāki, mēs būtu klusējuši un cauri, lai viņi nezinu, kur kas atrodas. Tad es gribēju ēst, un es gribēju kotletes, un man visi, kas nu bija cilvēkiem piedāvāja, kurš žāvētu gaļu, kurš tas nebija kotlete. Beidzot es tiku pie tā loga, un tad es tur tā skatījos, un es pēkšņi atkal sāku kliegt, tēti. Nāc šurp. Tie visi vagonā nevarēja saprast, ko tas bērns tur. Un beigās izrādījās, ka tiešām to tēvu veda 2 konvoji pa to peronu. Viņam neatļāva pieiet klāt. Tētis jau tūlīt tika ielikts otrā vagonā, tur par blakus sliedēs. Un tad tie bērni tā plēsdamies gandrīz, viens tētis pienāca pie loga, tad bērns saka, nu, tā man no tās dienas, es arī tiku pie loga, lai tēti ieraudzītu pēdējo reizi. Un tā es atceros to tēti sevi un tā palicis, tas laikam tā liktenīgi tie skatiet ir, kā kādreiz saka, es cilvēku redzu pēdējo reizi. Un jo 5 gadu bērns sāk atcerēties, un arī es biju tas laimīgais, kas tika pie loga un tā arī ieraudzīja. Kad Jelgavas stacijā mēs dzirdējām kāpkapinu vagonu,
to vīriešu vagonu. Bet mēs arī tad stāvējām, ešalons stāvēja, un tad vīrieši visi kāpa ārā. Un viņus tas salika tā, viņi nekā pa 3 tā tika saformēti. Un pagāja mūsu logiem garām un teica, tā brīdī tikai pateica ar Dievu mīļiem bērni. Ar to arī beidzās viss. Tā pēdējā reize, ka mēs viņu satikām, ka mēs viņu redzējām. Tēvs iznāca ar asaram no vagona pa šķiru var redzēt. Bet durvis taisiet ciet, viss tur ar rietiem aizslēgtas. Bet ploziņu var redzēt tā. Es tēvu redzēju vēl, viņš laikam bija sarunājis ar sarkarēju, uzpircis viens sarkarēju, lai aiziet pie mūsu vagonu un atļauj atnākt kādam bērnam, ka viņš iedos vēl savu pārplikušo naudu. Es domāju, ka tur naudu nekādu lielo viņš man nevarēja iedot, jo nebija tās lielās naudas vairs vispār, bet viņš varbūt gribēja pēdējais man pastīties. Es redzēju tēvu sevi pa šitādu šauru durvis praugu, jo tur tā durvis bija tā ieķēlēs, ka viņš vairāk nevarēja atteikt. Vīriešu vagonu. Tukumā laikam izlaida bērnus laukā, un tad es piegāju, es atradu, kur ir vīriešu vagonas, un es redzēju, ka tie vīrieši pie tām mazā lodziņa, kur tās redelītes priekšā, ja, viņi viens otru sēja tā it kā pastum nost, lai pats redzētu, lai viņi bija viss dzelteni pelēki. Un es ieraudzīju savu papu. Un viņš teica, ka viņiem viks kristot nost, un viss viņiem ir atņemts, viss pulksteņi, absolūti viss, kas viņiem, kāds drēbes gabals virsū. Tā es viņu pēdīgo reizi tad arī tur redzēju. Mani iesēdināja līdz ar vīriešiem, vīriešu vagonā, kas bija pilnīgi pārblīvēts. Lopu vāģis, tur bija kādi vairāk kā 30 cilvēki, tur gandrīz nevarēja apsēsties, tur viss bija kājās sadzīt. Starp tiem cilvēkiem, kas tur bija tajā vagonā, bija arī zemkopības ministrs Birznieks, cik es atceros. Un tad mūs izlaida vien brīdi pastaigā tur pa to peronu. Un tad man ieraudzīja kāds krievu virsnieks un atšķīra no tā vīra vagona un aizsūtīja uz sieviešu vagonu pie mammas. Man gan kā puikam ļoti negribējās tur pie sieviešiem un maziem bērniem, un es gribēju pie vīriešiem, bet, kā tēvs teica, ka tas esot man izglābs, var sakot, un nāvas, jo visi tādi puikas, kas esot bijuši tajā Kīravas Lēģerī, kur viņš bija, visi esot aizgājuši bojā. Mēs nezinājām krievu ierašus, mēs nezinājām, godīgi sakot, mēs taču nezinājām, kas mūs gaida. Jo mums tikai pateica, jūs pārvedīs pāri robežai un tur nometinās un ilgi jau jūs tur nebūsiet, tā kā baidīt mūs nebaidīja. Es brīnos, kāpēc vīriešiem nebija drosmes, vai tiešām viņi nezināja, ka drīz sāksies karš, kāpēc viņiem nebija drosmes kaut ko darīt. Tā arī palika. Tā arī viņi neko nedarīja, tikai, es saku, var jau būt, ka viņi arī paši par to padomāja, bet viņiem pietrūka dūšas. Es arī par to padomāju. Man jau neviens nebūtu arī klausīsies, ko būtu teikuši. Es padomāju, ka tos vecīšus varētu vismaz sasiet, mutes aizbāzt un atstāt tur, kur viņi ir, un mēs varētu Daugstu purvos pazust. Bet visu laiku, es nezinu, par to vagonu tā, cik es tā bērns notvēru, visi runāja, kad nāks karš varbūt, un mēs nepaspēsim aizbraukt, vai ne? Kad vācieši ienāks ātrāk, un kad, var sakot, kaut kādā veidā varbūt apturēs to izvešanu. Bet tā nenotika. Gada 14. jūnijā no Latvijas tika deportēti 15,5 tūkstoši cilvēki. Tajā skaitā 4,000 bērni vecumā līdz 16 gadiem izdzīvoja katrs 10.
apmēram 5300 tika arestēti kā sociāli bīstami elementi. Ceļā nomira 43 cilvēki, 4141 miris vai nošauts ieslodzījumā. Pārbraucām pāri Krievijas robežai, redzējām, ka tur bija šausmīga nabadzība. Tie vīrieši, kas bija mūsu vagonā, tie smējās, šitie mums būs ļoti daudz darba. Redziet, ka neviens jumts nav krāsots, viss ir pa pusē sabrucis. Te nu gan mēs labi nopelnīsim jumts krāsot. Viena no drausmīgām vietām vagonā bija tas caurums, kurš bija ar palagais karināts. Un puikas, kur bija huligāni. Viņiem nebija ko darīt, un viņi kaitināja visus bērnus. Spaiņi, kur nesa ēdienu, un kaut kādu jocīgu maizi. To es nevarēju saprast, kas tā pa maizi. Ne viņa saltskābā, ne rupjā. To, ko mēs tagad saucam kirpiči. Izrādās, tas bija kirpiči pirmā satikšanās. Ieraudzījām to sāļo sakritušo maizi. Nevienam, protams, nebija apetīte, uztraukumi uz visu pārējā. Līdz ar to mums palika maizītes pāri, un lai viņi galīgi nesakalst, tad mēs pieturās, kur bija sāģis, metām to maizīti ārā cilvēkiem. Un tad mēs redzējām, kā tur bērni plēcās pēc katra maizes kukurīša. Kam bija atļauts ņemt līdz ēdamais, tas ēda, kam nekā nebija, tas skatījās, vai ne? Citi vagonos ēda zem segas naktī, lai otrs neredzētu, vai ne? Lai tikai nebūtu skumos jāpadala ar otru. Arī tā bija. Bērni gribēja ēst, bija. Tie skatījās iekals līdz ēdu. Tur iet stādīties priekšā, kā ir jābrauc vienā vagonā ar visām toaletēm, veciem slimiem, tā kā mani vecā māte 88 gadu, bērni, sievieši, vīrieši, un tas ir viens ārprāts. Tas nav vairs pazīmojums, tas nav ņirgāšanās, es nezinu, kā to var nosaukt vispār. Visbriesmīgākais bija tas, ka apturēja klajā laukā, un mēs varējām nokārtot savas darīšanas. Bet mūs laida tikai uz vienu pusi vagoniem. Un tur jau bija gan zēni, gan jau tādi pieauguši puiši, meitenes, vecākas sievas, bērni. Sajūta bija briesmīga. Jo parasti tas bija klajā laukā. Tik pazemojošu sajūtu es nezinu, vai vēl esmu piedzīvojusi. Pavadoņi. Lielākoties tie bija norganizēti no Vidusāzijas republikām. Acīm redzot, tas bija apzināti tā darīts, lai būtu, kā saka, sargiem un upuriem būtu cita mentalitāte, lai nebūtu nekāda, kā saka, ne piekukuļošana, ne pretīm nākšana. Zaldātiem bija šautenes ar durkļiem, un tā viņi, kā saka, staigāja, bļāva, ja kaut kas viņam nepatika. Tas šausmīgais kliedziens, davai pa vagonām, sakliedzās pa visu to ešelonu tas ir drausmīgs, man vēl tagad kādreiz ausis skan tas šausmīgais. Un tāds dzels kāpnīts, un skuķens, es nevaru pa tam kāpnītam tikt augšā. Un tas sargs viens paņēma tādu štika galu man tā kā pie dibena, tā kā cēla augšā, man vēl tagad rēt ir. Es nedomāju, ka viņš varbūt tās tīši prātmā gribēja, bet vispār kas tas pa paņēmienu bērni ņemt un ar pie dibena, vecākot tā pastutēt, lai tiek augšā štika un stipri iegriezi man asins tecēt. Jāņu vakarā mēs šķērsojam Urāls. Bija tāds skaists vakars, saule rietēja. Pa tiem diviem maziem aizrestotiem lociņiem var redzēt, ka tas sastāvs izlocās un visi dziedāja līgo dziesmas. Tas bija fantastiski, tas viss tā ielēja tā kā tāda dārdēja tās skaļām dziesmām, līgo dziesmās. Sāka dziedāt. Visas mammas sāka dziedāt līgo dziesmas.
Un jūs nevariet iedomāties, kas tur darījās, ka tur tie zaldāti nevarēja saprast, kas ir noticis ar tiem latviešiem, ka viņi dzied. Gāja un daudzīja pa tām durvīm, kur apstājās vilciens. Un tad vienā stacijā, vienu rītu, mēs skatāmies, tik daudz cilvēku ir, skaļruņi kliedz no stacijas jumtiem, tādi gari tādi bija tanī laikā. Izrādās bija sācies karš. Mēs bijām Jugoslāvijas. Nu, visi cerēja, ka tas drīz tagad beigsies. Sākām jau, ne jau vairs domājam tik daudz paši par sevi, bet domājam, cik ātri lido Messerschmitti. Vienai sievietei histērija bija. Tas bija grūti panesams. Citi dušīgi turējās, pat jokoja. Viņiem bija alumīnija trauku fabrika. Un viņi nebija paņēmusi līdzi nevienu trauciņu, kurš tieši noderētu mums tur. Nebija neko paņēmusi. Nu, pa to visi jokoja. Tad uz tālākām sliedēm redzējām, domājam, ka tur laikam mūsu tēvi vīriešu ešalons. Viņiem stacijā deva ēdienu. Tas bija tik šausmīgi, ka mums to iemeta tur vagonā, tā nelikās, bet ka no malas skatījāmies, stāv 2 kareivji ar šautenēm, no vienas puses, no otras, un katram suns vēl klāt. Un tad met tos maizes kukuļus vai tur kaut kādu putru vai kaut ko. Tas vispār izskatījās. Kāds pabāž galvu, skatās pa logu, tas paņem zaldāts ar akmeni, iemet. Šitā bija drausmīgi. Domājam, ka tie mūsu tēvi varbūt brauc. Varbūt arī bija. Tie aizbrauca vispār uz citu pusi. Nezinu, kas tā bija pa staciju. To jau es tik smalki nezinu vairāk. Es pamodos tādā mazāk rīta gaismiņā, tumšā. Un es dzirdu, kaut kas kliedz, kaut kā tā nedabīgi, tādā skaņā, kāda es nebiju dzirdējis. Izrādās, turpat blakus, uz pretējām nārām bija piedzimusi maza meitenīte. Tur tas bija, kā teikt, gandrīz pilnīgā tumsā. Bez ārsta, bez kaut kādas palīdzības, pat bez silta ūdens. Nu, vienīgi tās kundzes, kas tajā vagonā bija, viņas no savas pieredzes, kaut ko viņas tur bija palīdzējušas. Viss traģiskākais vagons jau bija mūsu, kas brauc uz Sibiriju 41. gadā. Tik traģiski vagoni neviena nebija, jo viena mamma teica, es savus bērnus komunistiem neatdošu, un viņa tos bērnus vienā naktī pamazām likvidēja. Te bija liels satraukums vagonā. Un es kā bērns tikai atceros, ka vienā pieturā attaisīja vagona durvis. Nāras bija asiņainas, dēļi asiņaini. Un maziem bērniem ar 5-gadīgs bērns saprot, kas ir noticis. Nebija paspējis savu vīru tēvu likvidēt. Pat laikam man nepaspēja sevi. Tad tie 3 bērni, tad Jākabs un tie bija likvidēti mamma pati. Tas uzturs bija šausmīgs, tā maize bija nepieņemama, ko mums deva. Visi tur vagonā, visi tur slimoja dizentērija. Ceļā saslimta vecākā māsa Līvija saslimta, un tad mamma viņa tur slēpa. Pašā dibinā plauksos iešā, lai neierauga kāds, ka viņa slima. Jo, ja kāds ieraudzītu, bērns jau tūlīt izsēdināja ārā, un es nezināju, kur viņi paliek vairāk, jā. Tā bija katrā pieturvietā, tur bija Jānis Līķīšs ārā, kurš tur mammītis kašāja, kā varēja iekšā, tais smiltiņās. Kā mūsu vagonā kā 4 nomir laikam cilvēki. Bija zīdaini, tas viens zīdainis laikam nomirētu. Tos mirušos zīdaiņus vienkārši met pa logu ārā.
Lūk, un tad dažkārt, kad apturēja vagonus, tad čekisti atļāva apglabāt viņus. Tie, kas nebija izmesti. Jo tur vairākas dienas ripoja bez apstājas. Bet jūs pa ceļām nesaslimāt, nekas jums nenotika? Man tas kamols sakāp kaklā, es atvainojos tieši tāpēc, ka es biju tas, kas man māte jau taisījās mest ārā. Nu, lūk, un bet tad pēkšņi vilciens esot apstājies un kaut kur māte dabūjusi pienu. Nu, un tā es paliku dzīvs. Змеится под колесами стальное полотно. Без устали смотрю в окно. Леса, равнины русские, пригорки да кусты, платформы деревянные, железные мосты, любимая, знакомая, широкая, зеленая земля, родная родина. Atbraucam Krasnojarskā, dzelzceļa stacijā mūs vygruzili, izlādēja ārā. Tas ceļš vispār braucienā noslēdzās Atšinskā, tas netālu no Krasnojarskas. Atšinska, tur bija tāda milzīga nometne, liela, baraks bija tur daži. Es atceros to braucienu no vagoniem līdz tai barakai šausmīgi lietuslī un bija drausmīgi dubļi. Mēs tādas dubļus savu mūžu vispār nesapņos nevarējām iedomāties, ka tāda dubļi var būt līdz pusliela un kaut kur šausmīgi lipīgi. Un visi tie latvieši bija saģērbušies vēl tādas, visas sievietes vēl bija tādās ar cepurēm, lietussargiem un tādās diezgan glaunos apģērbos, katrs ir paņēmts un kā viņas brīda tur pa tiem dubļiem un cik šausmīgs tas skats bija un viss tie mantas krita dubļos, cilvēki stīga kaut kur, tas man tā acis priekšā vēl tagad viss tas skats ir. Выгрузили из вагона, все голодные, все холодные, развели костер, поставили, нашли котелочек, кипяточку, там, значит, хоть чай попить. Ну, июнь месяц же, все равно же, в Сибири это холодно еще. Вот. Ну и подошел. Я так поняла, что нас охраняли. Ну, вот кто-то, может, двое-трое, я не знаю сколько. Подошел ногой под котелок, это еще этих. Ой, я не знаю, какое-то обидное слово. Пнул и перевернул котелок. То есть не dal даже горячего чая попить. Tur plosījās tīvs, plosījās dizentērija, tur pirms mums jau bija sagāsti cilvēki. Citiem bija kaut kāds jums uz galvas, citi vienkārši lietu uzstēdējusi uz savām pauniņām tā tālāk, jo viss tur nesagāja. Dienai vēl ķirpīma bija ņom dienai, a pa naktī knauši bija tik daudz knauši. Knaušas bija pa naktī, к утру лица вот такие вот были, как у Хакаса все распухшие. Sievietes sāka prasīt MVD priekšniekam, kur ir mūsu vīri, mūsu tēvi, brāļi. Dažas sievietes bija brīvprātīgi braukušas līdzi ar saviem līgavainiem. Un kad šīs nabaga sievietes jautāja, kur tad ir vīri, kas esot it kā aizbraukuši pa priekšu, lai sagatavot dzīves vietas. Tad čekists tas vēl teicis tā: Да, где же они? Я их тоже нигде не вижу. Ай-яй-яй, пропали где-то. Priekšniecība sāk šaut gaisā un teica, ja gribat palikt dzīvi, te nebūtu to iet. Nu, cilvēki bija izmocīti un pavisam nesaprata, kas darāms. Viena sieviete pakārās, kāds pats nomira.
Tur pirmo reizi jau sākās tāds konkrēts bats, nopietnas bats sākās. Nu, un vienā galā bija tāds milzīgs grāvis, kad bija toleti, un otrā galā grāvis, kur ir klīts iekšā. Salīja klīts aizbēgt ciet. Tātad vārds, ko tā masveida miršana jau sākās jau tad nometni. Un tad mums saliek visas baržās. Šausmīgs, tāds Latvijā vispār nav redzēts šausmīgs, kur apakšā visi tie cilvēki būs un augstāvā tāpat tur varēja staigāt pa to klaju. Un tur atkal bija tās dabiskās vajadzības, bija tādas kabīnes pāris, bet visi tie cilvēki bija slimi jau palikuši. Manai mammai bija dizentērija un viņa vispār pakustēt nevarēja vairāk no tās neiešanas Tad jau vēl abas upe bija ļoti izgājusi no krastiem jūnijā. Un naktī sacēlās vējš, un tad izlaida vai no tādas baumas, ja teica ar vien vārdu sakot, tādēļ mums visus tos trumos, ka mums tur tad baržas līdzinās. Mēs domājam, kādēļ tā mamma tik ļoti mūs ar māsu abas divas apņem un mēs turēsimies tikai kopā un vēlāk, kad jau tas viss pārgāja, tad mamma tikai sāk stāstīt. Viņa saka, mēs tikai gaidījām to momentu un domājam, kad tas ūdens līs iekšā, ka mums viss, kad tā laiva tā šūpojās un kad mūs noslīcinās, bet tas tā laikam nebija domāts. Nu, tad par to es neatceros, cik mēs braucam. Mēs aizbraucam, tas galpunkts, gluži galpunkts ne, bet no turienes es sadalīju, tā bija Parabēla. На пароходе, на барже до Галанина. У нас был здесь, знаете, что здесь был как пересыльный пункт. А мы вот, и мою даже контору, как начальник НКВД приехал один раз, говорит, Лукьянова, контора твоя под штаб взята, и ты мобилизована. А мы отказываться не могли. Мы еще как ополченцы тыла были. Здесь были и венгры, и латыши, и поляки, и немцы, и кого только здесь не было. Ну, а в основном-то мы вот принимали тогда их сколько, на лихтерах приехало, их, наверное, 5,000 сюда в район-то приехало. Ну, они нам объясняли, что их эвакуировали и все. Ну и так мы считали, что война, раз там идет, значит их суды прислали. А тогда, вы помните, когда с детьми приезжали, как это было, как выгружали, как люди ходили, что делали? Не хочется вспоминать об этом. Ну расскажите, уже столько времени прошло, что уже надо говорить. Все равно дойдет. Не надо, то я расстроюсь и ничего нет. На малых детей, конечно, не хотелось так. Так бы наши дети не хотелось, что были. Они же были сперва, вот их сгрузили около павильона. И они разместились просто на этих, где кто в павильоне, ну где не войдут. И на берегу были, и под домами были. Выгрузили, ну, это август уже холод стал, на берегу еще жили, наверное, неделю. Просто-таки без палаток, без всего там. У кого что есть, накрыться. Visiem tiem dzīvotājiem stāstīt, kad tur sātāns karsti. Taisiet durvis un logus ciet. Neviens mūs nevaida. Un tad
Un tad nāca tas tirgus, cilvēku tirgus. Bija izziņojuši pa apkārtējiem kolhoziem tur rajoniem, un tad brauc pakaļ rati un skatījās, vispirms jau, kam ir spēcīgāk cilvēki, mazāk bērni, tos ņem pirmos. Un mūs pēc skaita, kā dzīvniekus, atlasīja priekš darba. Tā skaitā arī mammu un es un vēl dažas ģimenes aizved uz Novasjolovu. Mēs palikām tikai ģimene un viena veca kundze no Rīgas, 82 gadi, tāda Gaujeru kundze. Un tā mēs divi tikai tai sāģā. Un tā, es jau daudzās vietās to saku, es saku, kamēr es nomiršu, atcerēšos, komendants teica, ik дальше вести нечего, они и тут сдохнут. Un bija tur tāda Petersona kundze, tāda ar mājiņu, un tā mājiņa bija 2 nedēļu vecs tikko. Un tikko mēs tad aizbraucam galā, faktiski mājiņa bija pirmais bērns, kas aizgāja. Un pat cik mans tēvs bija mācītājs, tad viņam bija tas grūtais pienākums izvadīt. Un tas bija balts, kā saka, bērns krusts, un visi latvieši izsūtītie, tā kā svētceļojumā devās pavadīt mazo mājiņu. Nu, un pa ceļam jau tie mans brālīts arī neizturēja, mamma jau nebija ko dotējis. Tie lielie jau, es kaut kā liels cilvēks, jau 5 gadu vecs. Tad mēs jau tie lielie vecākie, kas jau bija pārpagāti, tie līdz galam mēs tikām. Man aizvedat mūs tur pie skolas laukumā, visu tur izsēdinātu. Es nevaru tā pateikt tagad, cik to ģimeņas tiešām nevar, bet bija diezgan tāds brāls bariņš tur izsūtītie. Nu, tad visi iedzīvotāji skrēja skatīties fašistu oprovizli, vai ne? Jo viņiem jau viss, kas nerunā krievisku, tie viņiem visi bija fašisti. Cilvēki mūs sagaidīja šausmīgi, jo visi domāja, ka mēs kaut kādi banķieri, tad mēs esam bagātnieki, kaut kādi fabrikanti un nezinu kas, vai ne? Tā viņiem visiem bija iestāstīts. Bērni vietējo iedzīvotāji mūs apmētāja ar akmeņiem, jo viņiem bija sastāstīts, ka mēs esam fašisti. Mūsu dēļ sācies karš. Viņi visi uzskatīja tajā sāģā, ka mēs esam fašisti, ka mēs arī atvest šeit, lai mēs nomirtu. Un tā attieksme tāda apmēram arī bija. В 1941 году летом здесь приехали латыши. На что они латыши? Ничего не помню, я ничего не скажу вам, я уж стара, мне ни памяти, ни ума нету, как дурочка.
Es esmu dzimis 3. dienā izsūtīšanas vietā. Tā ir Tomskas apgabalā, Parabeles rajonā, Novikovas ciemā. Parabele ir uz Obas upes, tālu ziemeļos. Bet Novikova ir vēl 100 kilometri tālāk, dziļāk mežā, un tur bija tās neliels ciems. Vispār man māca stāstīja, ka viņi gribēja pašnāvties. 1941. gada deportācijas notika lielā steigā, nedomājot par to, kas ar izsūtītajiem notiks vēlāk. Galvenais bija nevēlamos elements aizvest tālāk no viņa dzimtajām vietām. Izsūtītie galvenokārt tika nometināti Krasnojārskas apgabalā Abanas, Sačinskas, Bogotolas, Bogučanas, Džežinskas, Irbeiskas, Kanskas, Kozuļkas, Partizanskas, Taseiras un citos rajonos, bet Tomskas apgabalā, Kargasokas un Parabeļas rajonos. Pases izsūtītajiem atņēma un iznīcināja, paziņojot, ka viņi atrodas nometinājumā uz 20 gadiem bez tiesībām izbraukt. Mums vienkārši vienā naktī izsēdināja uz akmeņu krasta. Viss kuģis aizbrauc, konvojs aizbrauc līdz, sadas nav, mēs esam vien paši, Vārdiskot un tās ģimenes, kas mēs tur bijām. Tur bija latvieši, lietuvieši, pieaugas vācieši, ukraiņi, vēl kādas citas tautības arī. Nu tā, paiet tā nakts un ko tad naktī uz tiem akmeņiem sēdēs vai ne augstumā un slapšnieks jau gandrīz nāk virsū un tā tālāk. Un tad no rīta sadzirdēja augšā uz tās kraujas kaut kur suņas reizes. Nu, vecākie gāja izpētīt, kas tur ir tur sāģi kaut kāda. Jā, un tad mēs uzkāpām tur augšā, jā, tur Vārdiskot nāk pretī pagasta vecākais un jā, kā jūs esat izsūtīti, jums šeit te jādzīvo, mūs te jāpaliek un Vārdiskot tā. Bet tagad izrādījās, ka viņi bija gaidījuši kāds 5-6 cilvēkus, jā, bet mēs bijām kāds 100, pat vairāk. Nu, mums trāpījās tāds kolhos bija, tas ir tā Abanas rajons, Sāģa Dolgī most un kolhos nosaukts Molotova vārdā. Tajā laikā es tik labi pārvaldīju krievu valodu, ka jaucu "do svidānie" ar "zdrastujte". Tur tevi ielika kopā visiem krieviem un tu mācījies un ķepurojies. Es iemācījos krievis kaut kur 3 mēnešu, 4 mēnešu laikā. Kas bija raksturīgs? Es tā, kad tur, ja mēs sakam par tautu draudzību, tad tur bija visas tautības. Tur bija latvieši, tur bija igauni, tur bija lietuvieši, tur bija krievi, tur bija ebreji, tur bija somi, tur bija vācieši, un tur bija kalmiki, tur bija visa tautu draudzība. Ja jūs bijāt Maskavā tautas saimniecības izstādē, visas tas tautu meitas, kas tur stāv, tie tautu dēli un tautu meitas bija tur. Яблочко, да ты хрустальное, революция идет социальная. Революция идет социальная. Пароход плывет, да мимо пристани. Мы на фронт идем коммунистами. No 10 gadiem jau es gāju kolhozā strādāt. Kara laikā tur vīrieši gandrīz vai nebija, tikai ja bija kaut kādi tādi sakropļotie invalīdi un večuki. Mēs puišeļi no 10 gadiem jau strādājām kolhozā visus darbus. Ar zirgiem, ar vēršiem vajadzēja strādāt, art, iecēt. Visus darbus, ziemu un vasaru.
papriekš, teiksim, uz Parabela bija, tad uz Narim bija, tur jāizlādē bija Lielājevs. No to, ko viņu veda, teiksim, tad tur vasarā viss savēt. Lai varētu ziemot un produkts un visu, un tam mums bija jāvādē laukā. Tas krasts apmēram kā 5 metri augsts, 6 metri, tāds laips. Maist uz mugurs un lūdzu nes stiep. Un tad beigās tur dabūt kādu 500 gramu maistu iedod. Tad darba dienu. Arī labi bija. Kur jūs dzīvojāt? Dzīvojām, tā kā mūs, teiksim, tur aizsūtīja darbos zem lājos vienkārši. Nenopietni, zem lājos. Tur bija zvejnieki un tas lājus viņiem krastā izvilkts un apgāsts ir. Un tad mēs dzīvojam tur. Tā kolhozā, mums tur lika kartupeļus, es gāju līnus plūkt, kartupeļus apstrādāt. Tur jau kartupeļus zem lāpstas ir, kā sacīt, ir iestādīti. Un arī apar tika ar kapli. Nekā citādāk krievs un nezina apstrādāt. Tāda, ka tur zirgas dzēta vagas un zem vagām kaut ko stādīt kartupeļus, tādas brīnumi nav redzēt. Viņi arī tikai no kartupeļiem pēc pārtika. Kartupeļi kā postiņiem bija, varbūt tur kāds burkāns vieta un tādas gaļas tāda viņa redzēšana bija. Kartupeļs, kartupeļs, tur izaug jau kaut kāds sīpols, laikam arī. Faktiski jau kartupeļs, laikam, bija pamatā. Tā ir ārkārtīgi bagātīga. Tā ir tāda bagāta zeme, kad man jābrīnās, kad tā vēl nav atklāta līdz mūsdienām, jo mēs no tās bagātās staigas tikai savas dzīvības izvilkām. Bija tādi čeremši, kas ir tipa ķiplokļi veidīgi. Mēs viņus skābējām, mēs viņus sālījām, mēs viņus likām pie visādiem ēdieniem klāt. Tas arī ārkārtīgi daudz, ko mums paglāba no cinkiem un citām slimībām. Tad gāja taigā, šitos ciedru rieksts, sita, nesa mājās, mēs viņus pa šiškām saucām, un tas bija milzīgi delikates. Tas mums bija tāds arī ēdiens rītā, vēlā vakarā tie ciedru rieksti. Un tad mēs, tā kā šeit, piemēram, dārzos audzēja tādas ķēzerkroņas, tur Sibīrijā pļavas bija pilns ar tādiem ķēzerkroņiem, un mums bija tādi cirīši, un mēs gājām pa tām pļavām un cirtām tās ķēzerkroņu saknes, nesām mājās, mazgājām, un tur mums bija tādas ķēzerkroņu pankūks, tā arī bija ārkārtīgi liela delikates. Un sākās aktīva tirdzniecība. Tiem, kam kaut kas bija, tie pārdeva savas zīda kleitas, kurpes, uzvalkus un viss kaut kas, jo nebija ko ēst. Mums ko ēst nedēļ, teica, ka norēķināšoties tikai pēc tam, kad būšot gads beidzies un mēs dabūsim par truda ģeņu visu to. Bet vēlāk mums tomēr kaut ko izsniedz, kaut kādu miltiņu, ļoti grūti gāja ēst gribējās, un tāpēc arī tās mantas tās tika aizlaistas par pusvelti vai pat mazāk, par kādu olu, par kādu pienu un tā tālāk, par tādām lietām. Ar to pārtiku bija tā, ka, teiksim, es nevarēju, mamma kaut kādā veidā, nevarēja tikt taigā vai bija saslimuši, savāguši. Tad kolhozas priekšsēdētājiem bija tāda brīvība, tiesības, kad viņš varēja pateikt veikalniecei, lūk, mēģiņš šodien neiet darbā, mēģiņiem maizi nedot, neizsniegt. Es atceros, laikam 300 gramu, laikam katram bija tā deva. Kolhozas priekšsēdētājs tāds Volkovs, tur bija galīgākais dzērājs. Mamma pārdeva pēdējās mantiņas, kas bija, jo tur mums interesanti, kā viņiem interesēja mūsu mantas, tomēr, ko bija represētie paņēmuši līdzi. Viņi mums sūtīja tādus uzpircējus, bet tā kā valsts uzpircējus, nevis tā, ka tu ieeji pie kaut kāda kolhoznieka tur un paprast, lai tev kaut ko tur paņem un tu iedot kaut ko tev. Bet viņi naudiņu maksāja, protams, ļoti smieklīgi, bet tā viņi visas mūsu mantiņas centās atpirkt. Un tas Volhovs, tas kolhozas dzērājs, tas vienkārši nāca pie manas mammas un saka, Zēļma, я тебе прошу, дай мне на пол-литра, ты со своей дочкой проживешь. Tā mamma viņām vienmēr sako to naudiņu, vai ne, dodot, tā viņš viņai tur zirņus, tad tur graudus, tad tur to, tad tur to. Tas tā jocīgi, ka Krievijā visi mūsu naktsgrekli pārvērtās par krievu bērnu izējamām kleitām.
Mūsu Jaungada Eglītes skolā visi sāņu bērni bija mūsu latviešu bērni naktsgraklos. Bet tā kā sevišķi tādā saka viens otrs, vai kā mums palīdzēja, kā mēs vajag. Nu, tas ir vairāk, tas ir, kā sacīt, vēlumu izdot par nu, nebija tāda lieta. Un kāda viņa sevišķi būs, pret mums būtu mīlestību jutuši, draudzību, tas būtu nenormāli. Bija karš. Nu, man jāsaka tā, ja atklāti, man gāja mazliet labāk par citiem. Pareizi, man nebija. Mums nebija ar mammu līdz nekā taustāma tāda. Nu, bija kaut ko jau tur pārdeva, bet tas bija ļoti maz. Bet es kaut kādā veidā diezgan ātri apgūtu to krievu valodu un ar krieviem kaut kā tuvinājos vairāk. Nu, tā es tur diezgan daudz es tur redzēju, tur tās krievu pārašas, tur tās krievu dziesmas, tad tur ļoti daudz no viņiem ņēma armijā vairākas reizes no tās sāģis, tās sievas un tās māsas pavadīja savus vīrus, brāļus, dēlus, pavadīja armijā ar šausmīgiem kliedzieniem, ar drausmīgām vaimanām pa visu sāģu. Viņiem bija, neviena ģimene nebija, kur kāds nebija paņemts karā. Un nāca šitie ziņojumi, paziņojumi par miršanu, vai ne, un vienā mājā vaimanā un raud par to kritušo, vai ne, un tur pat blakus mājā atkal dzied un varētu teikt, pavada nākošajos karu, vai ne. Mēs esam fašisti. Tā kā nekādu, mēs nevarējam nekādu sevišķu tādu laipnību no viņiem mīlestību gaidīt šaubā. Un tāpat mēs ar pret viņiem nevarējam neko just nekādas tādas siltas jūtas. Augustā katru reizi aizgājām uz darbu un nozīmēja mūs plūkt kaņepes ar rokām. Kaut kur ap pusdienas laika atnāca brigadieris, tas Poljānovs Nikolais bija. No visiem cilvēkiem, kas tur bija, mana mamma un tā Petrovkons pārvaldīja krievu valodu. Un mamma uzņēmās tur it kā tādu vadību pa visiem izsūtītiem, kas mēs bijām tur 7 ģimenes, arī izved pārunas ar viņiem, jo viņi perfekti krievu valodu pārvaldīja. Viņi izsauc brigadieris, ka viņi jāierodās ir tur uz centru. Tā viņi tik aizgāja, un no tās dienas arī līdz šai dienai savu mammu neesmu redzējis. Mēs palikām 4 bērni, man bija 12 gadi, brālim bija brālis par mani 1,5 gadu vecāks, teiksim 13,5 gadu. Māsai bija Ritai 10 gadi, un Dacei bija, mazai māsņai bija nepilni 4 gadi. 4 bērni mēs paliekām bez vecākiem. Tā sliktais kā manai mammai, ka nošaut cilvēku 36 gadu vecumā. 36 gadu vecumā, ja 4 bērni paliek Sibīrijā, nezināmam liktenim pakļaut.
3 mēneši viņa gaidīja uz savu nāves sodu izpildīšanu cietumā. Ja? Vai viņa ārprātīgi palika vai nepalika, es nezinu, bija stipra rakstura sieviete. Pāri tūkstešiem un tālam taigā, pāri klājumiem, kad sniegā grib. Visur cilvēks brīz, ka valdnieks staigā, visur tagad jauna dzīve dzīves. По моей памяти, то на острове Агапитово, на которой мы жили, значит, это высокий берег Енисея, через или протоку, или Енисей находилась деревня. Те, кто пытались в деревню уйти с острова, они оказывались в карцере. Второе. У нас 60-летняя женщина, когда мы жили на острове Агапитово, ушла по грибы. Ее через год нашли в землянке, в тайге, в 3 километрах от нашего места проживания, уже sошедшая с ума от одиночества. Brīvdabīgais cietums, tu nekur nevar aizbēgt. Nākošā Sāģis 120 km. Upelejā, Jeņisei, un atkal Taiga 100 metri tālāk. Taigā tu neies iekšā, jo tur ir zvēri bīstam, un nu pa upi tu varētu varbūt kaut kur iet uz pusi, bet kur pusi tu ies? Un tur jau, nekur jau aizmūkt nevarēja. Jo tu aiziesi pēc pār 10 kilometriem, tur jau. Но там, наверное, был голод абсолютный, да? Тиф. Почему мать скончалась? Она первая, которая скончалась в тифу. Мы переболели с сестрой. Мы за счет нас, за счет того, что она все продукты питания отдавала нам, то есть она чисто человечески отдавала, мы выжили. Она не выжила, оголодавшая, и то есть все, что могла, она отдала нам, чтобы мы выжили, а сама ушла из жизни. Nu, bats bija neaprakstāms. Mammas vakaros atnes kaut kāds maizes šķirīts, kas viņām bija pa to dienu izsniegts. Kā mēs tās dzīvības izvilkām, man līdz šim brīdim nav saprotams. Es visām tām mūsu mamām uzcelt pieminekli katrai atsevišķi un visām kopā. Jo, piemēram, manai mammai 27 gadu vecais sievietei 3 mutes, kas katru dienu prasīja kā putnēni kaut ko mutē bāst. Ka mamma vārīja ļoti šķidru zupu. Ūdens un daži kartupeļi iegriezt. Jo, ja mēs samainījām kartupeļspaini, to kartupeļspaini visu kartupeļs izskaitīja. Un rēķināja, cik dienā mums no tā kartupeļspaini iznāks ko ēst. Mēs ēdīsim katru dienu 3 kartupeļus, vai mēs ēdīsim 5 kartupeļus katru dienu. Un cik te no tā kartupeļspainīša ilgumu mēs varēsim vilkt. Cik mums ilgi mēs varēsim ēst no viņa. Bet nekad jau tam nepietika, ar vienu to kartupeli kādu pieņēma klāt, un tas kartupeļspainis beidzās ātrāk. No sākuma mēģināja pat vārīt zupu ar visām mizām, bet tas ir šausmīgi. Tad visa tā zupa šķidrums, tas viss ir sīvs. Tad mizoja, ļoti plānu miziņu nomizoja, miziņu ielika konservunžā, un uz plīts maliņas nolika, un viņas tur tādā mazā ūdentiņā izsuta. Nu, ļoti labi, ja bija tas kaut kāds siļķu sālījums, ir kaut kas tam līdzīgs līdz zivju sālījums, tā varētu teikt. Un to, kad piepilina klāt, viņš smaržo pēc tam vecajām zivīm, un tur arī apietu kartupeļu mīsu, vienu pašu. Bet zupa vismaz nebija sūra, neiet lielas porcijas, cik jau šķidri vien varēja saliet vēdrā, lai kaut cik jūs tos paēdz. Сколько голода перетерпели, Господи. Ели всякую траву, ели всякую, у кого не то, что было, садить негде было, земли что-то не давали сперва. И кто какие, у нас вот младшая сестра Люся, 41-го года, она в Братске живет, так годик ей был. Кто какие очистки от картошки даст, эти очистки ели, все. Принесешь эти очистки, помоешь, кругом печки облепишь железные, ты напекешь, ешь. Кони вздыхали как-то, ну, нечем было кормить в колхозах, что ли. Так уже нам мясо не доставалось этим сильным. Zakt vēl nebijām iemācījušies. Visi jau, nu, kā tas arī, tas neskanētu jocīgi, bet, nu, jā, tā ir atšķirība, teiksim, neviens nezāk privātiem cilvēkam tāda lieta nenotika, arī starp krieviem ne. Bet, nu, kolhoz, nu, viņam tas bija
Tas bija normāli tā, ka, lai varētu izdzīvot, bija jāņem. Dabīgi, ka katrs cīnījās, kā varēja, bet nekādas neatļautas metodas, tomēr es varētu teikt, ka cilvēki neizmantoja. Pat pie visām iespējām varēja taču zakt, varēja iet sakultos graudus nozakt, bet neviens to nedarīja. Jā, pēc tam bez šaubām, bet pirmajā gadā un otrajā gadā neviens to nedarīja, kaut kad mira badāt. Es sāku strādāt, ko es darīju, zvejot gāju pirmā gadā, un māsai bija 8 gadi. Māsa jau tā bija, kas gādāja tās zāles, kaut ko ēst. Nātris jau bija viss apēstas apkārt, kas bija pie mājas, un māsa bija tāda sīciņa, mazi pirkstiņi bija 8 gadu, un ja tās rociņas viss bija sapampušas no tam nātram, kā tas nātris viņai viss dzēla tās rokās. Un vecā mamma tā atkal gāja uz upi zvejoja, nebija jau nekāda āķa, tad saliec dabūja kaut kur tur kādu ādatu, saliec ādatu un gāja gar zīves ķert. Tikmēr, kamēr tas nātras, tad svaigas, nekāda vaina nav, jau nav. Bet tad, kad jau viņš pāraug un ir ar lieliem melniem pūkainiem tārpiem, tos purināja nost un vārīja. Līdz šai dienai, ja es negribu skābeņu upēst, man nevar iemānīt sievu, man nevar iemānīt viņu. Kakli brālis uztaisīja no melna bleķa. Tas vispār ir šausmīgi. Tāds, ka cepeškrāsnī ir. Melnais bleķis. Un no tādu iztaisa kā mazu spainīti. Un Krievi ar tās ļoti daudz lietoja, jo nebija. Un tad tā spainīti vārēja, tās nātras tur, un tik stampāja atkal klāt, un tāpat atkal tā šķidrās zupas vārīja tai spainīti. Ka nātras beidzās, vārīja arī tos kartupeļu zupas tā šķidrās. Un tā es atceros, ka mums bija tāda norma. Man bija viena konzervbuņža to šķidro zupu. Nē, man bija 2, mammai 1 un brālim 3 konzervbuņžas to šķidro zupu. Bet es to tagad stāstu vienai savai draudzenei, un man draudzene saka, tā jau jums tur bija labi, jūs ēdat konzervas. Nē, mīļie. Tās konzervbuņžas visas bija atrastas Mēslēnē. Un es nekad nezināju, un arī neuzzināju, kas viņas ir ēdis un kas ir bijis iekšā tais buņžās. Mēs bijām badeini. Mēs bijām sapampuši, es atceros, mēs skābat iespiedu ar pirkstu. Pētrīti palīdz, es atceros labi. Mēs ēdam mizes kartupeļu, mēs ēdam visu zāli, kāda ir ēdama mežā. To es, Dievs tā vēl klāt, ka mēs nenoindējamies, kā daudzi tur no zālēm arī nezinot saknes ēd un noindējās. Paldies Dievam mums, kas bija lemts palikt dzīviem no šitā. Mamma strādāja no rīta tumsā gāja un vakarā tumsā. Un mēs bijām brīvībā, 3 bērni. Tad mēs skraidījām pa mežu. Mēs ar tādu mežonēm faktiski palikām. Tur postījām līgstas, tās olas dzerām, tur bija vitamīni, laikam, kaut kādi iekšā. Tie putniņi tur brēc, ka mēs tur postam tās līgstas, tad kovānēns, cepam kaut ko no perekļiem ārā, mālā ietinām, iemācījāmies. Tā drūma atcerēties, vēl jau tā jau sāk aizmirsties, bet mēs taču laikam izdzīvojam ļoti daudz vitamīnu, laikam bija tajos sīpolos un kā visi tie nosaukumi krieviski tur bija. Bet mēs jau viņus visus pazinām jau, kur var rakt. Un ja kāds tur bija tāds sīpola apēd, kāds gribās apēd tādu sīpolu, kurš indīgs kaut kāds ir, tad krievietis skrēja uzreiz, viņi zināja vietējie, kad izrodas tagad nākošo to apēd, tad tu paliksi dzīvs, jo tad cilvēkam palika labāk atkal tā. Nebija tik indīga uzreiz kā aizgaisā. Lapēļu sveķus grauzām, kausējām un grauzām un ēdām, un tas tāds notikums bija. Un tas spēlīts mums bija tāds, ko katrs ēstu. Lielie bērni teica, es ēstu apelsīnu, es ēstu ko, un mazais Kārlis teica, bet es ēstu kāli. Tā kāļa jau arī nebija. Vienīgās visiem domas bija pa ēšanu. Tad vakarāk sanāca kopā, tad stāstīja recepts kāds tur, ko tur ir tāda kā sev apmānīšana. Vispār jau cilvēki jau
laikam tādā brīdī ir drusku paliek kaut kādā veidā. Piemēram, kaut kur kāds pateica, ka dabūjis vai nosapņojis, ka nākšot kuģi uzlauzīšot Jeņisei, lai vest mūs atpakaļ. Nu, tāds absurd kaut kāda, bet nu viss sāk ticēt, ka mūs vedīs atpakaļ, nu, ka pa mums domāja amerikāņi vai kas, bet nu tas viss. Mēs noķērām vardu pļavā, nogriezam kaut ko viņa galvu, mamma viņa nogrieza. Un to galvu mamma izvārīja to vardu, ne? Nu, ļoti garšīgi, tā kā zivs gaļa, apmēram. Tas kājas vēl tis itkērams. Un mamma to galvu apraka zemē. Mamma pēc tam saka, viņa saka, nē, es nevaru, man liekas tā vardas līdz manīm skatās. Jā, tas atkrita, ne? Tad pie mājām bija tāds nokaltas pilātis, tur pa nakti kaut kāda pūcija bija vanaks, ķēra peles. Un viņš tam pelēm izēja tikai iekšas, galva un iekšas izēja, tā pele pati palika. Un tam mēs tās peles mēģinājām vārīt, vai ne? Kā tiek paliek gaļi, vai ne? Snokistīt, vai ne? Tas ir apstrādājis, jā. Bet nu tās viņš jau katru naktu neķēra, un tā mēs jau bijām 5 cilvēki, vai ne? Viņš jau nevarēja mūs pavarot, kā viens vanaks, jā. Dabīgi, kad dzīvojam šausmīgos antisanitāros apstākļos par tādām toaletēm un nomazgāšanu, mēs runas nevarēja būt, tad nāk prātā, ka te mūsu sāģā, ko mēs dzīvojam, viņi pa mīnu sauc ar to sāģi. Bija katrā sāģa galā tāds bedrs izrakts toaletes vietā, pārlikt pārlaipa, un tad tur varēja iet nokārtoties. Nu, dabīgi, ka tur kāds to darīja, tad viss stāvēns skatījās un ķiķināja, bet vienu nakti tanī bedrē bija iekritis zirgs un noslīcis. Un tad jau arī tie kalmi bija no barakām ārā, viņi dzīvoja tai sāģā, un es atceros, kā viņi vilka to noslīkušo zirgu cauri visai sāģai, apakšā teptē upīt, tas zirgs tika iegāsts tajā upītē, noskalots ūdenī, dabīgā veidā, cik ūdens viņi noskaloja, un tad tiem kalnikiem bija ārprātīgi liels dzīris, kurās ugunskuri, un viņi tur cep to zirgu gaļu, kas maržoja viss sāģa. Tas arī man tā neaizmirstamā atmiņā, kā tas zirdziņš bija noslīdis tajās toaletēs. Ну, даже шкуру, вот конскую шкуру обсмалишь и сосешь, ешь, есть-то хочется. Одеть нечего было. Вот меня мама в няньке отвела, я в няньке жила. Старшую сестру потом забрали в трутармию эту. А 2 сестры вообще на печи сидели голые, как матерь сделала, нечего было одеть. Mēs kādreiz savā starpā pārunājām, kādu mēs Staļinam tiesu spriest. Mēs viņu piesiet tur, kur mēs bijām pie koka pliku, jo oda viņu noēst pa pāris dienām. Trausmīgi oda mākoņi un tādas sīkas mušiņas, kas līd visur iekšā, vai ne? Tad ieties mērējās ar degunu, ar to bērns darbu, vai ne, lai to atbaidītu tās mazās sīkās muškas, kā viņi saka. Tīvs izplatījās sāģā, ārkārtīgi cilvēki krīt iekšā ar tīvu epidēmiju. Mēs arī saslimām ar tīvu, no sākuma mēs 3 mammu un mēs 2 jaunākās māsas gulējām. Nekādas slimnīcas un medikamenti jau nebija, kā mēs vispār esam izdzīvojuši, par to atkal tikai jābrīnās ir. Mēs jau tur tādās kā silēs gulējām, kur var ielikt salmus un kaut ko pārklāt tur, kas jau bīgt virsū, tāda maisa vai kaut kas jau nebija nemaz. Un mēs ar to tantu gulējām vienā tajā lečkā, jāsaka tā. Un tā māsīca, un tā viņai tā sacīja, man tā ceļa augšā nāca, ceļies augšā, man tā liekas, ka te ir grūti tā tantai, ka tu te guli. Es tā noskatījos, tā viss tik mierīgi, kā tur izrādās, ka viņa jau bija mirusi. Māsa saslima plauškarsonu. Rudenī mēs tā pie tādiem krieviem uz grīdas pie durvīm mitinājamies, gulējām. Un es atceros, ka tā krievieta staigāja garām. Viņai bija 14 bērni pašai bijuši, un dzīve bija 2 tajā brīdī, kad mēs tur dzīvojam. Tad viņai mātei teica tā,
ты моли Бога, чтобы она у тебя умерла, тебе легче будет. Mamma tik šausmīgi raudāja. Tāda teiciena, un es no tās dienas es pievērsos Dievam, jo kas tā 12-gadīga meitene, bet es vienkārši šausmīgi lūdzu Dievu, lai to māsiņu, lai viņu iedzīvo, lai viņu palīdz dzīvi. No sākuma tās rudenī tās barakas bija pārapdzīvotas, jo saprotiet, kaut kā jāspiežās barakai, ne to var jaunai barakai atrast skursteni, ne tās duris sakārtot, tur snorītiem uz triķīšiem tas izbalstījās un tādā veidā. Un tad viņš bija pārapdzīvots sākumā, bet pavasarī viņš bija tukšs. Vārds, ko līdz salika kalējās barakās, vienkārši pavasarī iegās jumtu virsū. Es esmu mammai pat lūgusies, mēs esam kaut kādā svētdienas novakarē, kaut kādu pusdienu tikai strādājušas un aizgājuši uz mežu. Es teicu, mamma, iesim abas divas uz mežu, es vairs nevaru izturēt. Mamma saka, labi, ejam, aiziem abas uz mežu un es man raudu, mammas lūdzos. Dieva dēļ, mamma, abas divas iztaisīsim pašnāvību, pakārsimies. Tu dzīvo manas dēļ, es tevas dēļ. Brālis toreiz jau bija atdalījies no mums un dzīvoja atsevišķi. Ja brālis arī izrēķināja, ka ja viņš dzīvos kopā ar mums, mēs viņu noēdīsim, viņš mums noēdīs. Bet ja viņš dzīvos atsevišķi un dzīvos pie krieviem, paskaties, kādu krievšu viņam, kādu kartupeli iedos vai kaut ko nebūtam, pažēlos viņu, viņš var kaut ko izdarīt, viņš var kaut ko, kādu pakalpojumu izdarīt, viņš tomēr vīrietis ir. Tā mēs palikam ar mammas divas vien kopā. Tad es lūdzos mammu. Vai abas divas pakārsimies. Priekš, kā mums te dzīvot? Forši būt. Mamma bija mieru. Tad mūsu istabiņā virtuvītā patiesi bija, kaut kāds caurstaigājumi, kur mums bija divas gultas bija lieliem. Man ar māmu bija viena gulta, viena bija tādai bruškundzei un viena bija māsiņai. Tā bručkundze, vienā reizē es nāku iekšā un redzu, tā bručkundze bija jau tādā cienījumā vecumā, kundze ar sierumu galvu. Viņa arī vairāk gulēja uz gultas. Viņa bija sasitusi burciņu un grieza sev vēnas. Es to ieraudzīju, pasaucu tur kādu no lieliem cilvēkiem, atnāca felšers un sabindēja viņai tās rokas. Pienāca nakts, pagāja nakts, un otrā rītā ieraudzīja, ka es biju pamodusies, kad viņa bija kad pārsēji ir norauti. Viņa ir nosiņojusi, vēnas ir pārgrieztas un viņa ir mirusi. Visi bijām izmisumā. Es arī pateikt tā, kad bija dažādi zinātāji un zīlētāji, kā saka, jāsaka, jā. Dančinājs šķīvīšs atceros, tur tās galds sataisīja bez naglām. Es gribētu atklāt teikt, ka tur izsauc garas un tiešām tas šķīvītis staigāja pa to apli un arī daudz ko teica. Savā laikā tur sarakstīja vesels burtnītis, žēl, ka nav saglabājušies visi tie teksti. Sakot, cilvēki izmisumā darīja visu, lai zīlēs jau nākotnē, kā būs un kas būs. Es nezinu, cits garas tā es neatminos, bet nezinu, kāpēc man prātā ieteic, ka tik izsauc. Ieteic slavens karvadonis Napoleons. Ieteic, ka tas man būtu tā kā zinoši, ka tas varētu pateikt, ka tas karš, cik ilgi viņš ilgsies. Tad ieteic 3 nedēļas vai ne tur, vai ne, 3 mēnešus, ne. 3 gadi arī vēl ne, un viss, tagad šokā, vai ne, ieteic, kā 3 gadi, vai ne. Ieteic, ka gariņš, tagad stās sniegs, vai ne, ka tas tā nevarētu būt. Un tad daudz ieteic tās sievietes, prasīja par tiem saviem vīriem, ieteic, vai vēl ir dzīvi. Un mācamās arī prasīja par to savu vīru, un tas arī bija pirmais ieteic, ko Gariņš teica, ka viņš vairs nav starp dzīvajiem. Tētis uzzināja, kur mēs esam.
atsūtīja mums vēstules, sāka rakstīt. Viņš nekad nesmēķēja, bet tad atsūtīja mammai vēstuli, kad ļoti lūdz, lai atsūta tabaku. Es domāju, ka tas ne viņam, bet droši vien samaksāt kādam kaut ko noteikti. Es atceros, mamma kaut katru sagamestīja, to pats viņu aizsūtīja. Un tad viņš rakstīja, ka, ja manis nebūs vairs dzīves, tad uzrakstīs draugs kaut kāds vēstuli. Un tas atceros, bija tāda skaista diena bija, mamma saņēma vēstuli un redz, ka nav tēva rokraksts. Un tad viņi uzreiz saprata, un tad mēs visas, kā visas tas ap mammu. Un mamma izlasīja, un tad bija latviešu valodā uzrakstīts aizgājies saulē latviski, un tas nebija strīpots, jo visas jau bija pēdējā vēstulē, un tēta ir glabājās 3 stūres, tas pārliekais no Vjatkas lēķeriem. Cik es noprotu no visiem tiem dokumentiem, viņš ir tur vēl, viņš neieredzēja Krievus. Viņš ir to Krieviju bija izmelstos, ne Krievus, bet komunistus viņš neieredzēja. Un viņš acīm redzot arī tur to, jo viņš jau zināja, ka viņam draud tas nāvsods un viss. Un tad viņš ir, tai Vetlāgā, tai 7. punktā, viņš ir vēl vienreiz apcietināts un ielikts izolatorā. Un tur viņš ir badā nomiris. Он нам присылал одно письмо, как-то, ну там кто-то где-то адрес он узнал, прислал письмо, что работаем в лесу, работаем, голод большой, голодный. Увидим ворону, за одной вороной по несколько человек гоняемся. Ну, а потом 40... Мне документы есть, вот прислали, когда вот реабилитировали нас, что расстреляны в 43-м году. Все. В заключение лагерного врача вот такая вот записочка. Кровь из заднего прохода. Предположительно, как Солженицын говорит, ночью его били, а днем он работал. Здоровый мужик никакой не выдержит. Но, как мне в МВД сказали Латвии, это, говорит, настолько был мужественный мужик, что он, говорит, ни одну фамилию не назвал в актах допросов. Tad, kad es tagad ieteicāt mūsu sākumā, kad es saņēmu viņa miršanas apliecību, tad miršanas vieta ir uzrādīta SSSR un miršanas cēlums distrofija. Tā ir pārnā. Всегда мы в гости ждали, наш родной отец и друг, только вы не приезжали, все вам было недосуг, приезжайте, отдохните, всем колхозам просим вас, вместе с нами посидите, за чайком вечерний час, за чайком вечерний час. Ну, мамке, конечно, что, наверное, тяжело досталось, как я хоть и молодой был, то, что вот это, чтобы она мне раз сказала, или что такое, сынок, тяжело или что такое, нет, никогда. Она молодец была. Очень трудяга. Es nezinu, ko viņi sastāv. Viņš šausmīgi. Viņš šausmīgi bļāva. Goja glotām bļāva. Mums bija palicis cukurgraudiņš, bija palicis līdzi no Latvijas to glabāja sevišķiem kādiem gadījumiem. Cukurgraudiņu baltu, vai ne, glabāja, vai ne. Jā, viņi paprasīja to, lai iedu viņu to apēst. Tad es sapratu, ka kaut kas nopietns ir. Un tad atbraucējām tiem pakaļ. Pajūks, 2 ziedi priekšā, viens vērts vīrs.
Mamma iecēla iekšā. Līvija aizgāja viņai līdzi. Viņa aizbrauc uz rajonu centru, jo viņas slimnīcā. Pēc tam, pēc kāda laika viņam bija mirs, mēs saņemam no mammas vēstuli, kur viņa rakstīja saviem plāniem, ko darīs, ka viņa nāks ārā no slimnīcas, bet tas jau bija pa vēlu. Mēs nezinām, kur viņa kapas neko. Viņa ir bejā glabāti. Jā. Nu, tad mums bija tāda diezgan smaga ziema, bija tāda. Tas bija pavasars, bija 31. mājas, un 42. gadā 31. mājas bija pirmie vasaras svētki, un notika tāds lietiņ, ko es vēl tagad neizprotu, un nezinu, kā tas varēja notikt. Man pēkšņi kļuva tāda sajūta, kad milzīgi tāda, tagad sauc par depresiju, par izmisumu vai kaut ko. Un es ielīdu deķos un sāku tās sākumā kluss, pēc tam es vairs nevarēju sevi valdīt, es sāku dikti raudāt. Mamma pienāca man klāt un saka, kāpēc tu raudi? Par ko tu raudi? Pasaka, par ko? Varbūt, ka es sliktāks brokastis iztaisīju kā citiem. Varbūt, tev sliktāk drēbīti svētkos. Es sāku domāt, par ko tad es īsti raudu? Es neatradu iemeslu. Cik ilgs laiks pagāja grūti pateikt, bet ne jau no ilgs stundu, varbūt vairāk drusīgi. Kad nāk pa priekš, Jašinskas kundze ar savu meitiņu, un pirmais, ko es dzirdu, viņa paziņā, Hofmaņa kundze slīkst. Tas bija briesmīgi. To vārdiem nevar pateikt, tas bija tik briesmīgi, kad iedomājies, ka tu vienā svešā zemē. Tālu man no tūniekiem, tā mamma tur zem viļņām kaut kur ir. Kādā vakarā es biju aizgājusi uz tuvējo mēžu un skaidri sadzirdēju mātes balsi. Skaidri un skaļi sadzirdēju vārdu Vineta. Un tūliņ steidzos uz māju un ļoti nobrīnījos pa ceļam, jo es zināju, ka viņi nestaigā vairs. Kā viņi man varēja saukt? Atgriezos mājās, pieskrēju pie mātes un jautāju, tu sauci mani? Viņa teica, nē, es nesaucu. Vakarā aizgāja gulēt, gulēja mammai blakus, kā vienmēr, otrā rītā, kad pamodos, viņa man blakus bija jau mirusi. Tā es paliku tur viena. Es biju izgudrojusi. Nezinu, kur es tāds esmu vienāks prātā, es domāju, tā es sasitīšu akmeņus, stiklus. Es sasitīšu stiklus, saēdīšos, un tā es nokļušu pie māmiņas. No tās dienas, ka māmiņa mirusi, es nevēlējos dzīvot. Daudzus gadus nākot pavasarī, mēs Ziemassvētku krastā daudz latviešu, kā toreiz teicu, kundzes, bet tās bija īstas kundzes, gāja uz to obas krastu un sēdēja un gaidīja, kā kuģis brauks un nāks viņām pakaļ, jo visi dzīvoja ar vienu tādu apziņu, ka viņas atgriezīsies tajā savā zemē, kur tiem cilvēkiem mūsu zeme bija svēta.
svēta. Man mamma vienmēr teica, ka mūsu Latvija tā ir svēta zeme pasaules virsū. No Latvijas bija atsūtīta tāda atklātnīca. Bija brīvības pieminekļi, tautu mītis un tādā tautas skaitā. Man tā kartiņa, man likās kā kaut kāds pasaules vispār brīnums. Un kad neviens neredzēja, es tikai skatījos un skatījos un skatījos. Mamma sāka runāt, kad bāriņas ved uz Latviju. Un es atceros viņas teicienu: meiteņa, man jālaiž tev uz Latviju, lai tu kļūtu par cilvēku. Tie ir viņas vārdi, lai tu kļūtu par cilvēku. Un viņa bija, Latvija vispār bija no tiem radu vēstuliem, no tām grāmatām, ko man sūtīja. Tā bija sapņu zeme. Tas bija kaut kas sevišķs.